Klausieties, jūs esat kādreiz redzējuši kādu burvju triku? Nē. Nekad? Nē. Tiešām? Nē. Gribat redzēt vienu? Jā. Vai tiešām, ja? Bez Jā. čītiem, ja? Jā, es parādīšu. Viss oriģināls, ja? Oriģināls, jā. Ok, skatieties. Redziet, saicināšu. Ir uguns, vai ne? Kas notiks? Wow, cik forši! Un parādās rozīt. Jums gan te jautri iet no tālum, jau var dzirdēt. Var sēdies, Oskar, pie mums tem bariņā. Ko teģus izklaidē jauniešus? Jā. Rāda savus trikus. Varbūt man arī vajag izklaidēt viņus. Var. Es zinu tāds baigi interesantos stāstus dažus. Stāstus? Par ko ir šie stāsti? Tās pasakas briesmu stāsti. Jūs zināt, kas ir ļurkers? Nē. Labi, tad es sākšu savu stāstu ar to, kas jums pastāstīšu, kas ir ļurkers. Reiz senos laikos bija tāds mitoloģisks tēls. Viņš bija ļaunuma iemiesojums, kurš parādījās uz planētas Zemes reizi 4 gados. Būdams uz Zemes, viņš darīja sliktas lietas. Es nezinu, Edgar, varbūt tev ir taisnība, varbūt nevajag bērniem stāstīt tādas lietas. Vajag. Varbūt tu Tu zini to stāstu, vai ne? Es neesmu dzirdējis par tādu stāstu. Jūs gribat dzirdēt? Jā. Nu labi, tad šis ļaunais tēls vārdā Ļurkers, būdams uz Zemes, galināja nost cilvēkus. Un katru reizi, kad viņš nogalināja kādu cilvēku, viņš aiz sevis atstāja nāves ainavu. Man turpināt? Jā. Tad, nu lūk, tagad es jums pastāstīšu par vienu apsargu vārdā Jānis, kurš devās uz savu kārtējo naktsmaiņu apsargāt vienu teritoriju. Kā vienmēr, kavējot darbu, ierodās pie apsargājumās teritorijas vārtiem un ierauga, ka vārti ir nedaudz pavērti. Čau, man prieks, ka jūs man uzaicinājāt uz šejienes. Atkal vārds nav aiztaisīts. Cik vārds? Tu tomēr ieradies. Čau, jā, piedod, ka nākamē. Kur tas tu biji? Sastrēgi. Strēgu 11. vakarā. Pats nezinu, kā. Viņa liekas. Labi, laižam man jālaiž mājās. Es pēdējais 9 biju apgaitā. Neaizmirst pa 12. jā? Labi, uztaisīšu. Tas ir atnešs šodien bez gruzēju izvilkt savām rokām pusēm. Ko, tur ir strādā? Nē, man bija brīvs. Es sievas koncējumu. Kas par konts? Kaut kāds mirējs man tie arī Rīga. Kas tā tāda? Sieva aizvilkt. Nu labi, lai tev labs vakars. Klausieties, no rīta viena bombas izdzina ārā no šeit, vazājās. Skaties uzmanīgi. Labi, tiksim galā. Noteikti sākumā ir jāpierakstās kanālam, tad jāspiež zvaniņu, varbūt kaut kādu komentiņu varētu atrast. Jā, tad mēs sagaidām vienkārši šīs ziņas beigas, tāpēc, ka šovakar mums pārēdē. Nu gan, grabaži.
Atkal. Nu, cik jums var teikt reizi? Vienu un to pašu, vienu. Tad nav viesnīca. Loja. Lai es tev vairs te nevajadzētu! Mēs esam noskaidrojuši to, ka cilvēks ar kameru ir bērniem situācija arī radiosistēmā, kas ir novadīta pie aizbās. Un tā ir laiks Reks mierā! Reks miers! Neaizmirst pabarot suņus. Pagaidzi vairs nevar. Kas tu esi?